kopā ar Varlāmovu spēlē. Un Mikaļovu, jā, Kulakovu nav. Jā, Mikaļovs, acīm redzot, 2 maiņas spēlēs. Mārtiņš Kārsums! Ļoti mierīgi ritēja šis uzbrukums. Nekas nevēstīja, ka varētu būt kādi draudi Minskiešu vārtiem, bet atspiespēles vārtu priekš un Mārtiņš Kārsums atradās īstajā vietā, īstajā brīdī un precīzi pielika noju. Šai piespēlē rezultāts kļūst 1-0, kad nospēlētas 4 minūtes 44 sekundes otrajā periodā. Redzam, Ozoliņš iesāk šo uzbrukumu. Akipāns atstāja ripu Spruktam un Petrašeks tikai noskatās, kā Mārtiņš Kārsums raida ripu Robertēšu vārtos. Nebija gatava Minskas Dinamo komanda šim uzbrukumam. It kā patiešām lēni viss. Sikora. Štumpels. 1-1. Un Henrijs. Tā, it kā nemanot, pielavījās. Un Štumpels sagaidīja. Štumpels arī sagaidīja. Jā, nu, neizsekoja mūsējie pretinieku vietu maiņām. Neizsekoja Fernholmam, rezultāts kļūst nešķirts 1-1. Ļoti ātri izdodas izlīdzināt rezultātu Minskas Dinamo. Miķels Rēdlīgs. Ertigans un ripa vārtos! Tomašs Surovijs! Un ļoti augstusinīgi nospēlēja Surovijs zem pašu vārtu pārlikmi, raidot ripu. Un ripa vārtos 2-1 realizē skaidlisko vairākumu arī Rīgas Dinamo. Jā, nu redzēsim, kam būs piespēles, bet pats galvenais, ka Tomašs Surovijs pēc neveiksmēm pēdējās vairākās spēlēs beidzot ieraidīja ripu pretinieku vārtos. Patiešām izcili augstasinīgi viņš nospēlēja. Nu, es kā futbolā mēģināju glābt komandu lecienā, bet tas jau vairs nevarēja glābt komandu. 2-1 Rīgas Dinamo atgūst vadību. Ļoti ātri to izdarījām, protams, palīdzēja skaitliskais vairākums, bet nu galu galā mēs visu to paši arī sagatavojām. Jā, Minskieši arī galu galā izdevināja rezultātu vairākumā. Jānis Sprukts! Jānis Sprukts var fantastiski norentējās situācijā. Ļoti tuvu vārtsargam viņš atradās. Tomēr paspēja pamanīt, kā varētu apspēlēt Robertēšu un ļoti šaurā laukumiņā. Ļoti mazā distancē spēja ar rokām apspēlēt pretinieku vārtsargu. Un šeit jau likās, uzbrukums apstājās. Precīzi piespēle, redzam ātru piespēli un kaut kādā veidā pamanīt Šķirbiņu zem. Jā, tālajā stūrī gulā sēž, gaidīja, ka cels ripu tuvajā stūrī no nērtās puses Sprukts. Patiesībā būtu loģiskāk. Šoreiz ļoti labi sanāca. Nedaudz pietrūka. Sprukts! Būs metiens un ripa vārtos! Jānis Sprukts! Jānis Sprukts šodien turpina pārsteigt. Un arī šeit it kā nekas neliecināja par bīstamību, bet Jānis Sprukts, izmantojot aizsegu, izdarīja precīzi metienu vārtu stūrī un Robertēšs nespēja glābt savu komandu. 4-1, kad spēlēts trešajā trešdaļā 7 minūtes un 12 sekundes. Nu, redzam, šis uzbrukums kā sākās, Kārsums precīzi piespēle un Sprukts. It kā nesteidzīgi sāk apspēlēt arī distanci, nebija pārāk tuva, bet Roberts Ešs bija bezspēcīgs glābt savu komandu. Jā, neredzēja viņš Henrijs bija priekšā. Bet, nu, jāteic, Jānim Spruktam izcils plaukstas metiens. Izcili nospēlē Jānis Sprukts arī šajā epizodē 2 gūti vārti viņam. Čenoks raida ripu uz vārtiem un Kris Kolts ripa vārtos. Nu, šeit Minskieši samazina rezultātu starpību, Petrs Sikoras šķiet guva vārtus. Jā, Čenoks šeit raidīja, redzam jau Glazučevs no tuvas distances raidīja ripu vārtu virzienā. Neizsekojām Sikoram. Metienu tika galā, bet, nu, redzam, šeit uzbrucēji nenāca talkā aizsargiem. Noraidīja to soliņu. Un tā nedrīkst kļūdīties. Plats, ripa zem. Jā, nu šeit jāsargā savs vārtsargs. Nu, uzbrauc virsū Krisam Koltam un Sandis Ozoliņš nonesa vienkārši. Minskas Dinamo uzbrucēja un Petrašeks ļoti neapmierināts, ļoti nervos spēlētājs.
Pārkāpumu par bloķēšanu. Nu, redzam, nedrīkst šādi kļūdīties, neizdevās īsti, nesanāca metiens. Nu, redzam, plecs ietriecās iekšā un Korsov vienkārši ozoņš nones. Kā arī ir jādara ar uzbrucējiem, kuri uzbruk tavam vārtsargam. Sikora aptur Ripu, kur Ripa vārtos. Diemžēl Ripa vārtos. Otro reizi realizēs. Kā pasīvi atkal mēs savu vārtu priekšā nospēlējam. Mēs esam piespiedušies burtiski pie vārtsarga laukuma. Jā, visai droši stāvoklis kļūst visai slidens. Redzam atkārtojumā šo epizodu. Tur netika galā ar viesu spēlētājiem. Redzam, neļāva izmest. Stingrāk nūju uz ledus, jā. Jā, tur Glazačevs pacēla nūju mūsu spēlētājiem un iesit Ripu vārtos. Herdhalms. Un atkal vārtu priekšā cīņa Mikaļaus. Uzgrūž šobrīd ļoti rūpīgi pret mūsu vārtsargu nospēlē minskieši. Un tur ir pelnījuši kārtīgu sutu. Minskas uzbrucēji, jo ļoti rūpīgi uzgrūdās virsū mūsu vārtsargam. Viens no minskiešu spēlētājiem un šobrīd pelnīt arī. Es domāju, tas varētu būt plec. Tas ir plec, tā arī ir. Tikai plec. Tikai viņš tik rūpīgi var nospēlēt pret pretinieku vārtsargu. Noteikumu pārkāpumu robežas. Tiesneši šobrīd visai pasīvi reaģē uz šiem minskiešu izlaicieniem. Noraidījumu nebūs. Turklāt iemetienš pie mūsu vārtiem. Kaut arī būtu jābūt pie pretinieki. Sandis Ozoliņš droši vien pastāstīja pletam, kas viņu sagaida par vēl vienu tam līdzīgu gājienu. Jāaptur, labi! Jānis Brokts! Un vārds priekšā bija un skan sirēna. Būs pārkāpums. Sandis Ozoliņš par pletam tomēr ierādīja vietu, bet sirēna par spēles beigām. Sandim Ozoliņam vēl noraidījums, bet tas nav būtiski. 4-3. Uzvara ļoti svarīgā spēlē. Cīņa bija, es pat teiktu, ne par 6 punktiem, pat par vairāk, jo Minskas Dinamo šobrīd pašiem būs jācīnās par savu vietu play-offā. Mēs savu uzdevumu vismaz šajā stadijā esam izpildījuši. Jā, tagad varēs mazliet atvilkt telpu 1. februārī CSKA šeit, bet pirms tam CSKA 30. janvārī spēlēs Minskā. 4-3 Rīgas Dinamo uzvar.